Čau, čau, mani dārgie skatītāji, es izskatos jā vienkārši brīnišķīgi. Šodien ir decembris numur 15 un es esmu slinka palikusi, lai filmētu video priekš YouTube. Es esmu aizrāvusies tātad ar TikTok filmēšanas, jo man patīk tie īsfilmiņu video, bet, ātri es pastāstīšu tie, kuri man seko tikai YouTube'ā. Es neesmu par jums aizmirsusi, tātad man patreiz iet 39. nedēļa, tūlītās jau sāksies 40. Bēbi sola lielu, ierosināt dzemdības man neierosinās, un man pēc 3 dienām ir plānots ķeizara grieziens, tas sanāk 18. decembris. Ja līdz tam laikam nesāksies dzemdības pašas, ja mazulīte negribēs līst ārā ātrāk, tad man, ja viņa gribēs līst ātrāk ārā, tad ļaus man pašai dzemdēt, bet ja līdz tam 18. nē, tad man diemžēl nāksies ķeizarot, jo bebis ir liels. Ierosināt viņa neierosina, tāpēc, kad ir bijuši 2 ķeizari, tur īstenībā baigi, es jau piekusu stāstot, baigi grūti ir kaut ko saprast īstenībā, jā, bet, ja ierosina dzemdības, tas ir it kā, es nezinu, man tā nekad, man nav bijušas, es nezinu, nevaru pastāstīt. Ja ierosina dzemdības, tad tas esot sāpīgs pasākums, kas kaitē rētai. Vismaz tā man skaidroja, tāpēc man teica, mēģina izdarīt tā, lai sākās pašas, palikuši tikai 3 dienas ir. Es esmu uzvilkusi fitnesa tērpu, ja tā var nosaukt. Ārā mums ir ziema, redziet, sniedziņš balts. Ārā es nevaru nekur skriet, ārā es varu nožauties, tad es domāju, te bišķiņ pataisīt kaut kāds vingrojums, varbūt kaut kas līdzēs, varbūt nē, es jau sazinājos ar Jutu, ar grūtnieču uzraudzi. Jā, viņa saka, ka tad man tikai jālūdz Dievs, jo ir izmēģināts gandrīz pilnīgi viss. Dievs, kaut kāda man maisiņa, jā, es vienkārši kā jau pirms dzemdībām jūtos. Tā, tad jā, tad es stāšos iekšā stacionārā svētdien, 17. decembrī, lai uz Ziemassvētkiem būtu mājās. Es jau īstenībā esmu izraudājusies, jo sanāk šogad 1. gads būs, kad es izlaidīšu pasākumu uz bērniem Ziemassvētkos. Jā, un man jau vispār gribēja ķeizarot 24. Bet, tad vispār, tad es pat ar ģimeni nevaru nosvinēt Ziemassvētkus. Tāpēc man sanāca tā, var teikt, pielauz dakterīti, lai viņa izķeizaro 18. Bet tad bēbis jau ir gatavs, viss tur jau būs, 40 nedēļas jau, jā, kaut kā tā sola palielu, 4 kilo sola, bet kā būs patiesībā, nezinu. Es ātri parādīšu, kādu dāvaniņu es sagatavoju medpersonālam. Pagriez. Šādu te kārumu grozu. Tētim priekšā būs tēta nedēļas, es jau smējos. Viņš būs viens, bet, viņš piedalīsies tā kā ķeizarā, kā ķeizarā, ne jau pašā operācijā, jo es negribu, lai ko viņš tur darīs operācijas laikā. Un tad, kad pēc svētdien viņš man aizved, pirmdien viņš aizved bērns uz skolu, jo tas ir 18. datums. Tad, aizvedīs bērnus uz skolu. Un tad brauks no rīta pie manīm. Nezinu, cikos man tur jau būs, sāksies tas ķeizars. Ceru, kad agri, kad nemarinēs līdz pēcpusdienām, tur jau priekšā varbūt arī akūti ķeizari. Jā, kaut kā tā. Nezinu, ko vairāk, lai pastāsta. Jā, ja nekas nemainīsies, tad jau tiksimies. Es nezinu, kad. Kaut ko es došu, ka pafilmēšu pa dzemdībām, vai kad jau bērns būs piedzimis, vai kad es došos uz slimnīcu, jā. Kaut kā tā labi, bet viennozīmīgi pieturiet par manīm īkšķus.
Jā, šādā paskatā varbūt redzat pēdējo reizi, kad tik nesāk atkal brēkt. Jā, viss būs labi. Galvenais, lai bēbim ir labi, kā saka, dabīgas dzemdības vai ķeizargrieziens, tu nebūsi sliktāka mamma par to. Vienīgi sanāks, ka tev dabīgās dzemdībās būs sāpīgāk nekā, kad tu tev ķeizaro. Toties pēc ķeizara tev būs jāizbauda tas pats, ko tu izbaudīsi gandrīz dzemdībās, jo tur būs atkal atveseļošanās periods, atsāpes, rētas sāpēs un nezinu, kā būs pastumt ratiņus pa sniegu, Jā. Tā rēta būs man, jā. Nu, es ceru, ka jūs domu saprotat. Es jau brīžiem kaut ko runāju, kaut kur glidinos jau domās, jau slimnīcā, jau ar bēbi rokās. Jā, nu ko tad? Pagaidām tad viss. Jā. Turam īkšķus, paldies, un tad uz tikšanos.